Paldies mammai. Paldies tev, mammu. Paldies, mamiņ. Paldies, mammīt. Paldies, mamīt. Paldies, mamiņ. Paldies, mammu. Paldies tev, mamiņ. Paldies tev, mammuci. Paldies mammai. Paldies tev, māmiņa. Paldies, mamiņ. Paldies, māmiņ. Paldies, mamma. Paldies māmiņ. Paldies mamīt. Paldies, māmiņ. Mammucīte, paldies! Paldies, māmiņ. Paldies, māmiņa. Paldies, māmiņ. Paldies, māmiņ. Mām, paldies! Paldies, mīļo mammīt. Paldies, mam. Paldies, māmiņ. Paldies, mamma. Paldies māma. Paldies, mammīt. Paldies, māmiņ. Paldies mammiņ. Paldies, mammuci. Paldies, māmulīt. Vasaļi, lobī, dorgi, gaiši, īstī cilvēki. Šodien es gribētu pasadalīties ar jūsim ar emocijām, kuras sajēmu 12. maijā, kas bija mamiņu dīna, kurā notika mūsu eisfilmas Dovanotos dvēseles prezentācija. Itē dīna bija īpaša ar to, ka mēs jau radījām tādu pēc savas sirds dvēseles i tādu Joņa klīdzēja gorā. Te to, ka šogad jām apratātu 110 godu jubileja, 6. maijā ir dzimis, mēs svinējam tīši pēc nedēļas. I, ko es varu sacīt par to dīnu, par to ejas filmu? Jimā pīsadalījās tik daudz cilvēki. I te radīšana, tas kūpdarbs ir visu itu cilvēku tāda kā glezna. Iztrūktu viens gabaleņš, i vairs nebūtu tas. Tāpēc es saku lielu paldies visiem, kas pīsadalījās. I to visa tapšanā, i tos gaismiņas nešanā. Dzīves gājumā nekad neesmu bijis pesimists. Vienmēr bija dzīva nojauta, ka Dieva un dabas mātes nolikumā manī pašā un arī citos caur tumsas segumiem vienmēr bijis kāds gaismas sauciens. Tā Joņas klīdzēs. Es tam visam pilnībā piekrītu. Dēļ to, ka tas viss, ko mēs redzējām tamā 12. maijā, bija visu to likumu kūpums. Bez visai to nekas nesarustos. Cilvēks ir gaisma, viņš ir stareņš, bet, lai radītu sauli, lai radītu kaut ko tādu lieloku, ir joseit mums visiem kopā. I jāatgādina viens otram, kas mēs esam ite iz zemes. Mēs noteikti esam kas vairāk nekā mūsu sīlīga sistēmas domāšana. Mēs noteikti esam kaut kas vairāk nekā esam ieņēmuši tieši tū sociālo lomu, kādā mēs pašlaik esam. I tas vienmēr ir jāatgādina. Vienmēr. Tu esi kas vairāk. Tu esi dvēsele. Mēs viens otram esam tos dovanotos dvēseles.